domāju, ka izpatikt mēs visi esam centušies kaut kādā brīdī viens otram, un mēs arī šī vakara laikā paskatīsimies, kas ir tie cilvēki, kuriem mēs visbiežāk cenšamies izpatikt. Kad es domāju par sevi, es mēģināju tā izskatīt savu sirsniņu, un man šķiet, ka pēdējos gados, vismaz kaut kādos 2, vismaz tā ārēji, es neesmu nevienam tik ļoti centies izpatikt, ka cilvēki man no blakus, no malas varētu teikt, jā, viņš tur Džeks jau bišķāk pazaudēt savas vērtības vai tam, kam viņš tic, ka viņš vairs nav tas, kas viņš ir. Un man liels prieks, ka tā, ja jūs tomēr zinat kaut kādu veidu, kā es esmu to darījis, droši man pasakiet, bet āršķirīgi, man liekas, man tas nav pēdējos gados tā sanācis, bet šeit prāta līmenī ir gan. Un, kad es domāju par tām reizēm, kad tā ir sanācis, es atcerējos jau uzreiz pagājušo nedēļu. Manu pagājušo nedēļu. Jūs šeit bijāt lielākā daļa jauniešos, visticamāk, vai vismaz kāda puse, un es, mana sieviņa, Emīls, Dāvids, Linards, kas mēdzam būt jauniešu vakaros, mēs pagājušo nedēļu nebijām. Un pirmo reizi, man liekas, Matei jauniešos, kad bija jābūt kādai uzrunai, tādas nebija, bet cik es sapratu, jums bija foršas bībeles studijas jūsu mazajās grupiņās, un tas laiks kopā tik un tā bija vērtīgs. Katrā ziņā mēs bijām tālu prom, nepārāk tālu mēs bijām Čehijā vienā konferencē. Tā ir mūsu darba organizēta konference. Mēs strādājam, esam praksē tādā organizācijā, ko sauc Jauniešu virzība, bet tā ir daudz lielāka pa Latviju. Tā ir arī darbojās visā centrālajā Austrum Eiropā, to sauc Josiah Venture, un reiz gadā viņi organizē tādu konferenci, rudens konferenci, kurā tad viņi saicina visus savus darbiniekus, un reizēm arī uzaicina kaut kādus īpašus viesus, jeb tie, kas ir ļoti svarīgi jauniešu darbā un kuriem tā konference būtu vērtīga. Un tā nu mēs tur bijām pagājušo nedēļu, bija ļoti svētīgs un vērtīgs laiks, ļoti daudz jaunas un labas draudzības. Un tas, kas bija ļoti interesanti, tad mēs bijām tajā konferencē, un no rīta un pa dienu mums bija jāsēžās kaut kādās mazajās grupiņās, kurās mums tur iedalīja, bet vakarā mēs varējām sēdēt, kā vien mēs tur gribējām. Un mēs, kā jau matejieši un jaunieši, mēs ņemam pirmo rindu, mēs gribam atrasties pašā priekšā. To sauc front row Christians, ja pirmās rindas kristieši. Un tā nu mēs tur gājām pirmajā rindā, un viss bija ļoti forši. Vienmēr tur daudz vairāk brīvās vietas, jūs gan jau saprotat, par ko es runāju. Un te tā brīvība ir daudz lielāka nekā tiem cilvēkiem tur aizmugurē. Un tas, kas tur saistās ar izpatikšanu, ir tas, ka es sēdēju blakus ļoti svarīgam cilvēkam konferencē. Viņu sauc Deivis Patijs. Šis cilvēks ir šīs visas organizācijas dibinātājs. Organizācija pastāv jau 31 gadu. Man liekas, kādus 30 gadus jau viņi ir tā ļoti augusi, un visticamāk lielākā daļa no jums patiesībā ir baudījusi augļus tam, ko šī organizācija ir darījusi. Un šīs Džeks, kas sēž man blakus, tas ir visas organizācijas prezidents un dibinātājs. Un tātad Džeks ir ļoti ticīgs, viņš ir ļoti dievbijīgs, bet pār visam viņam ir arī liela autoritāte un liels spēks. Un es vairāk kārtīgi pagājušajā nedēļā iedomājos par to, cik forši būtu, ja mēs varētu parunāt, cik forši būtu, ja mums būtu kaut kāds kontakts, vai ka viņš mani ieraudzītu, ja viņš mani pamanītu. Un bieži vien es aizdomājos par to, cik daudz svarīgāk man ir, ka viņš mani pamana un viņš ar mani parunā, nekā es parunāju ar vienalga no kuriem tiem 400 pārējiem cilvēkiem. Un, protams, viņā ir ļoti daudz iekšējas, kam simpatizēt, man liekas, jebkurā cilvēkā. Viņš ir izdarījis lielas lietas, viņš ir izveidojis organizāciju, kurā strādājas, vairāk kā 200 cilvēku, nepilni 300. Un tas ir kaut kas ļoti paliekošs, man liekas, visā vēsturē, tāds paliekošs vēstures nospiedums, un ir, kas var simpatizēt tajā cilvēkā no iekšienes. Bet es būšu godīgs, tā autoritāte, tā vara, un man liekas arī tas viss, kas viņam ir apkārt, tā aura, kas viņam ir, tā ir ļoti pievilcīga. Un es ticu, ka mums ir katram, un tīpaši tiem no mums, kas esam kristieši, mēs varbūt esam mazliet pietušējuši to, ka mēs kādam tur cenšamies baigi pielabināties. Mēdzam, kādam ļoti gribam, lai kāds dabū mūsu uzmanību. Bet kaut kur iekšēji prātā, man liekas, mēs mēdzam iedalīt cilvēkus tādās divās grupiņās. Vieni ir tie, pie kuriem mēs iesim, ar kuriem mēs draudzēsimies, kuru uzmanību mēs centīsimies iegūt, kuru mīlestību mēs centīsimies iegūt, un tad ir tie pārējie. Un varbūt tev arī ir tā šajos jauniešu vakaros, ja kāds, ar kur tu baigi gribētu parunāties, piemēram, tur tas Emīls sēž, vai tur tā Evelīna sēž, baigi gribās ar viņiem parunāties, baigi gribās izveidot ar viņiem kontaktu, un tie pārējie cilvēki, lai viņi tur nāk, lai viņi tur dzied un klausās un dara vēl nezinu ko. Un tieši to Jēkabs savā vēstulē 2. nodaļā cenšas atmaskot. Un mēs arī kopīgi izlasīsim 13 pāntus no 2. nodaļas, tātad jūs pagājušais beidzāt studēt 1. nodaļu, un šodien mēs būsim 2. nodaļā. Un šīs uzrunas nosaukums ir, kam pienākas tava mīlestība?
kam pienākas tava mīlestība. Mums katram ir kaut kāda mīlestība, kaut kas, ko mēs varam dot citiem, bet bieži vien tā mūsu mīlestība aiziet tiem cilvēkiem, kas mums ļoti, ļoti patīk, kas ir loģiski. Bet bieži vien mēs arī varam aizmirst un nolikt novārtā tos cilvēkus, kas mums tik ļoti nepatīk. Un Jākabs tieši par šo arī runā 2. nodaļas sākumā. Un viņš šo nodaļu sāk tā: mani brāļi, ticību uz godības kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēka ārieni. Nesaistiet ticību ar cilvēka ārieni. Ja jūsu sinagogā ienāk vīrs graznās drānās ar zelta gradzeniem pirkstos un ienāk arī nabags noplīsušās drēbēs, un jūs uzlūkodami to, kas graznās drānās, tam sakat, apsēdies ērti še, bet nabagam tu nostājies tur vai sēdies pie mana kājsola, vai tad jūs tā nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem? Lūk, pirmie 4 panti no 13, kurus mēs apskatīsim, un uzreiz Jākabs sāk ar domu: ticību nesaistiet ar cilvēka ārieni. Un nesaistiet ar cilvēka ārieni ir tāds vārds grieķu valodā, kas, manuprāt, ir šobrīd viss sarežģītākais, ko es esmu atradis, un tas ir prosopolemsija. Tad, kad vienreiz izrunā, tad ir mazliet vieglāk to atcerēties. Un būtībā šis vārds nozīmē objektivitātes trūkums. Tas, ka mēs neobjektīvi spriežam viens par otru, par cilvēkiem. Un mēs spriežam par viņiem pēc tā, kas viņiem ir, kas viņiem pieder, cik viņi ir populāri, cik viņi ir ietekmīgi. Nevis to, kas notiek viņu sirdīs, nevis to, kāds ir viņu raksturs. Un tas, ko mums Pāvils Jākabs šeit cenšas atklāt, ir tas, ka mēs nevaram mūsu ticību savienot ar šādu spriešanu par cilvēkiem. Ja mēs esam ticīgi, tad mēs nevaram spriest par cilvēku pēc viņa ārienes, pēc tā, kas viņam pieder, pēc tā, cik viņš ir ietekmīgs vai populārs. Un pēc tam viņš arī 4. pantā, viņš vispirms 2. un 3. runā par tādu piemēru, kad sinagogā vai mūsu draudzē vai jauniešos ienāk dažādi cilvēki, viens tur bagātāks, viens tur nabagāks, vai viens ietekmīgāks, viens mazāk, vai viens populārāks un otrs mazāk, un jautā, pie kura tad mēs iesim? Kur mēs noliksim kā mūsu attiecību prioritāti un kurš tur būs kaut kur zemāk? Un pēc tam 4. pantā viņš saka, vai tad tādā veidā jūs nesākat viens otru šķirot? Tā, ka viens ir augstāks un otrs ir zemāks, un ne tikai šķirot, bet kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem. Tātad spriedumi ir, bet tie vēl ir aplami, tie nav taisnīgi. Un Jākabs saka, ka no šī mums ir jāizvairās. Pēc tam 5. un 6. pantā viņš turpina: ieklausieties, mani mīļotie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi, būt bagātiem ticībā un par tās valstības mantiniekiem, ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl, bet jūs tur pretīm liekat nabago negodā. Bieži ir tā, ka ir šīs dažādās cilvēku grupas, un tos, kurus mums nav svarīgi, tie, kurus mēs nemīlam, mēs viņus atstājam novārtā. Un ir tieši otrā grupa, šie te bagātie, vai, man liekas, mūsdienās tie pat nav tik ļoti bagātnieki, kas varētu būt tajā laikā. Mūsdienās tie ir, man liekas, kādi sociālo mediju influenceri, vai ne, kas mums ir tik ļoti svarīgi, ka varbūt mēs viņus kādreiz varētu satikt, mēs viņus varētu pasveicināt, vai mēs varētu būt nozīmīgi viņu dzīvēs. Un pēc tam viņš turpina, vai tad tie nav bagātie, kas jums uzkundzējas un velk jūs uz tiesām, vai tieši viņi nav tie, kas zaimo kunga labo vārdu, kādā sauc arī jūs? Bieži vien tie, kuriem mēs tik ļoti, ļoti gribam izpatikt, kuru uzmanību mēs tik ļoti gribam iegūt, ir arī tie, kuri mēdz mūs pievilt. Ja? Nevienmēr tā ir. Un nevienmēr ir tā, ka tiem, kuriem nav tik daudz, ir tie, kuri ir ļoti, ļoti svētījoši, ir tie, kuri ir ļoti, ļoti atvērti Kristumu. Bet acīm redzot, Jākabs kaut ko tādu redzēja tā laika kultūrā, ka bagātie ir tie, kas velk cilvēkus uz tiesām, kristiešus uz tiesām, un nabagie ir patiesībā tie, kuri ir daudz vairāk atvērti. Un kaut ko tādu mēs varam arī šodien redzēt mūsu starpā. Un pēc tam viņš raksta, man liekas, šo 13 pāntu esencīti. Ja jūs piepildāt ķēnišķo bauslību pēc rakstiem mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jūs darāt labi. Bet ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, tad jūs grēkojat un bauslība jūs atmasko kā pārkāpējus. Te atkal parādās tas pats vārds. Ja jūs tā spriežat par cilvēku pēc ārienes, tā ir tā pati šķirošana pēc tā visa āršķirīgā, kas mums cilvēkiem piemīt. Pēc tā, cik mums ir, pēc tā, cik mēs esam atpazīstami, pēc tā, cik mēs esam ietekmīgi. Un šeit Jākabs saka, ja jūs tā darat, tad jūs grēkojat.
Ne tikai, ka nevajadzētu tā darīt, bet tas ir grēks, tā ir netrāpīšana mērķī. Un tieši pantu pirms tam viņš pasaka, kas tad ir tas mērķis. Un patiesībā, lai to labāk saprast, es mums iesaku šos 2 pantus apgriezt otrādi. Viņš saka, ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, tad jūs grēkojat un bauslību jūs atmasko kā pārkāpējus. Bet, ja jūs piepildāt ķēnišķo bauslību pēc rakstiem mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jūs darāt labi. Un te man šeit Jākabs ļoti labi iezīmē to, kāds ir tas Dieva skatījums uz cilvēkiem un kāds ir mūsu skatījums uz cilvēkiem. Mums ļoti rūp tas, kas notiek cilvēkiem āršķirīgi, tas, kas viņiem ir apkārt. Bet Dievs nekad nevienu nav uzlūkojis pēc āršķirīgā. Dievs patiesībā ir vairāk kārtīgi teicis, ka viņam āršķirīgais nav tik svarīgs. Viņam rūp tas, kas notiek cilvēku sirdī, savukārt mēs to sirdi bieži vien atstājam novārtā. Un lūkojamies tikai uz to, kas notiek ārā. Mēs redzam to cilvēku, un tad mēs tur spējam iztiesāt, kas viņam ir, kas viņam nav, un vai tad mēs ar viņu draudzēsimies, vai mēs viņam pievērsīsim uzmanību, un vai mēs viņu mīlēsim. Un patiesībā to Dievs ļoti labi iezīmē arī 1. Samuēla grāmatā. Tur bija tāda situācija, kad Izraēla tautai, Dieva vadītai tautai un aicinātai tautai bija ievēlēts pirmais ķēniņš. Viņu sauc Sauls. Un Sauls bija tāds ķēniņš, kuru varēja tā teikt atpazīt no tāluma. Viņš bija liels, viņš bija garš augumā, viņš bija izskatīgs, tā Bībele saka, es viņu neesmu saticis. Viņš bija izskatīgs, viņš bija cildens, viņš bija spēcīgs. Un viņu beigās arī ievēlēja par pirmā Izraēla ķēniņu. Un kādu laiku viņam arī ļoti labi gāja, bet pēc tam viņš kaut kā novērsās no ticības. Viņš atstāja to, kas Dievam bija svarīgs, un Dievs patiesībā par to viņam atņēma viņa svētību. To svētību, ko viņš bija viņam devis, viņš arī atņēma. Un tas cilvēks, kurš bija ļoti, ļoti iesaistījies šīs ievēlēšanas procesā, cilvēks vārdā Samuēls, viņš patiesībā ļoti skuma par šo lēmumu, ko Dievs bija izlēmis. Viņš domāja, es esmu iecēlis tik labu ķēniņu, viņam āršķirīgi netrūks nekā, viņš ir ideāls. Un tomēr Dievs pasaka, nē, ka šis nav īstais, kā tas var būt. Un pants, kur mēs lasīsim 1. Samuēla grāmatā, 16. nodaļā, 7. pantā, ir arī tas, kurā Dievs cenšas Samuēlu iedrošināt. Bet kungs atbildēja Samuēlam, neraugies uz viņa izskatu un dižo augumu. Viņu es esmu atmetnis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Un atkal es gribu izcelt šo vārdu sirdī, jo tas daudz ko nozīmē mūsu kultūrā, vai ne? Vai tas vienkārši ir orgāns, kas pukst, vai tas ir kaut kas vairāk. Un tur ir šis ebreju vārds, atkal tā izruna varētu būt grūta, bet kaut kāds lebāb. Un tas nozīmē iekšējo cilvēku prātu, gribu, sirdi, dvēseli un visu ko tādu. Tās ir tās lietas, kas Dievam rūp, tās ir tās lietas, kuras viņš grib ieraudzīt tevī. Nevis skatīties uz ārieni, bet skatīties uz to, kas tev notiek šeit. Un tāpat arī Jākabs mūs mudina lūkoties uz cilvēkiem, nevis uz to, kas notiek ārā, bet to, kas notiek sirdī. Un tik bieži mēs to palaižam garām. Tas, kā Dievs skatās uz cilvēkiem, ir ielūkojoties viņu sirdī. Mēs skatāmies uz to āršķirīgo. Un patiesībā Jēzus, kad viņš nāca šajā pasaulē, to arī ļoti labi parādīja, kā tas ir lūkoties cilvēku sirdī. Jo es nezinu, vai jūs esat tik daudz paspējuši izpētīt evaņģēlijas, bet Jēzus runāja ar visādiem. Viņš runāja ar bagātiem, viņš runāja ar nabagiem. Viņš runāja ar izskatīgiem, viņš runāja ar kropliem. Viņš runāja ar populāriem, viņš runāja ar pilnīgiem naunējumiem, tādus, ko neviens nezināja. Un vienreiz bija tāds mirklis, kad Jēzus gāja pie kāda cilvēka, un viņš bija ļoti bagāts. Patiesībā Jēzus gāja pa ceļu, un šis cilvēks pieskrēja pie viņa. Tas stāsts ir par bagāto jaunēkli. Un bagātais jaunēklis pieskrēja pie Jēzus, un viņš jautāja, ko man darīt, lai es varētu iemantot Dieva valstību. Un Jēzus viņam atbildēja, lūk, ir kādas lietas, un viņš nocitēja viņam vairākus baušus, un tur ir godā savu tēvu un māti, nepārkāp laulību, nezodz, nenogalini, godā savu kungu, tēvu, un viņš nocitēja visu šīs lietas, un bagātais jauneklis teica, jā, es to visu esmu pildījis kopš savas bērnības, kopš bērna kājas. Un tad ir pants, kur es gribu jums izlasīt. 21. pants Marka evaņģēlija 10. nodaļā. Jēzus viņu uzlūkojis, iemīlēja to
un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc un seko man. Jēzus redzēja, kas patiesībā notiek šī bagātā jaunekļa sirdī. Viņš bija darījis visu, ko bauslība viņam bija likus darīt, bet Jēzus ielūkojās un iemīlot šo cilvēku, bet viņš ielūkojoties redzēja, ka visa tā lielā nauda, visi tie lielie īpašumi, kas viņam bija, to cilvēku nospied lejā. Neļāva viņa ticībai būt īstai. Bet tas, ko Jēzus darīja, viņš ielūkojās un viņš iemīlēja. Jā, viņš neteica vienkārši, ok, tas, kas tev ir jāizdara, vēl tev ir jāpārdod visi īpašumi. Viņš vispirms ielūkojās un iemīlēja. Un pasaulē trūkst cilvēku, kas spēj pateikt patiesību mīlestībā. Mēs zinām ļoti daudz cilvēkus, kas var caur puķītēm kaut ko pateikt, kāds tur mīļš un kāds tas skaists, un tu tāds mūžīgs, rīktīgs esi. Un pasaulē ir daudz cilvēku, kas var visu pateikt dusmās, visu, kas ir viņa sirdī, un izgāzt to ārā. Pasaulē tādu cilvēku ir daudz, bet pietrūkst tādu, kas var pateikt patiesību mīlestībā. Un tas ir tik skaisti, ka Dievs to var izdarīt, jo viņš ielūkojās sirdī. Ja mēs lūkojamies uz cilvēku ārienu, mēs nekad nevaram pateikt patiesību mīlestībā. Mēs varam runāt caur puķiem vai mēs varam runāt caur dusmām, bet nevaram pateikt patiesību mīlestībā. Un pēc tam, turpinot Jākaba vēstuli, ir vēl divi tādi mazi segmenti. Viens ir 10. un 11. pants, un tur rakstīts tā. Ik viens, kas visu bauslību pilda un tomēr vienā bauslī to pārkāpj, ir visu baušļu pārkāpējs. Tas, kas saka nepārkāp laulību, saka arī nenogalini. Bet ja tu nepārkāp laulību un tomēr nogalini, tu kļūsti par bauslības pārkāpēju. Jākabs mums atgādina, ka mēs visi esam krituši zem Dieva standarta. Ka neviens no mums nav augstāk Dieva vērtējumā un neviens no mums nav zemāk Dieva vērtējumā. Mēs visi esam kļūdījušies, mums visiem ir tā bagāža, ko mums vajag atstāt aiz muguras, bet mūsos arī katrā ir tā skaistā puse. Bet Jākabs atgādina, mēs visi esam vienā vērtības līknē, mēs visi esam vienlīdz vērtīgi Dievam. Un visbeidzot, Jākabs noslēdz ar kaut ko ļoti, ļoti praktisku. Viņš saka 12. un 13. pantā, runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājami pēc brīvības likuma. Jo tam, kas nav parādījis žēlsirdību, tiesa ir bez apžēlošanas. Bet žēlsirdība daudzkārt pārspēja tiesu. Un tas ir tas praktiskais, ko mēs arī katrs varam paņemt savā dzīvē, lai mēs spētu cilvēkus vispirms uzlūkot un iemīlēt, un tādā ar viņiem runāt. Un tādā veidā, kad mēs ielūkojamies cilvēkā un viņu sākam mīlēt, mums vairs nav šis ārišķīgais, tas, kas mums piesaista, mums tieši rūp tā iekšiena. Un žēlsirdība ir pēdējais vārds, ko es esmu izcēlis, un tas nozīmē daudz vienkāršāk eleos. Un tas, ko tas nozīmē, ir laipnība un laba griba pret nelaimīgiem un nomocītiem, vienot ar vēlmi viņiem palīdzēt. Ja? Nelaimīgiem un nomocītiem. Cik viegli ir kalpot un palīdzēt tiem, kas mums patīk. Mēs gribam viņiem pielabīties, mēs gribam viņiem, tā rupjāk sakot, pielaizīties. Bet cik daudz grūtāk ir kalpot pret tiem, kam ir grūtības, kas cieš trūkumu, kam ir kaut kas nopietns un smags notiek viņa dzīvē. Daudz grūtāk, bet Jākabs saka, tā ir žēlsirdība un tas ir tas veids, kā tu vari šo ārišķīgo cilvēcisko mīlestību aizstāt ar dievišķo mīlestību. Jo dievišķā mīlestība ir bez nosacījumiem. Kam pienākas tava mīlestība? Tas ir šīs dienas lielais virsraksts. Kam tā pienākās? Mums tīri dabiski gribās mīlēt tos, kam ir nauda, kam ir popularitāte, kam ir ietekme. Paskaties uz savu dzīvi, es ticu, ka tu atradīsi veidus, kā tas ārišķīgais ir tev piesaistījis. Varbūt tās nav lietas, ko es esmu tagad nosaucis, bet varbūt kādas citas lietas. Mūsos dabiski piesaista šis te ārišķīgais, un tad mēs savu mīlestību dodam, un mēs mēdzam pat simpot, mēs varam mēģināt izpatikt cilvēkiem, bet Jēzus saka, jums ir jāizrāda žēlsirdība. Un man šķiet, tas ir tik ļoti skaisti, ka viņš to ir modelējis visā savā kalpošanā. Iedomājies, ja viņš būtu skatījies ar tādu skatījumu, kā mēs bieži vien redzam cilvēkus. Jā, šim te pienākās mana mīlestība, šim te pienākās mana uzmanība, šim te pienākās mans acu skatiens, bet viņam nē. Ja Jēzus tā skatītos uz mums cilvēkiem, tad man liekas 95% no mums būtu beigas.
Un lai citiem tās nebūtu beigas, lai mēs varētu būt par liecību cilvēkiem, mums ir tik nenormālīgi svarīgi ielūkoties arī tajos cilvēkos, kuriem mēs dabiski gribam pārskriet pāri, kurus mēs gribam neievērot. Ir viegli ievērot tos, kas mums patīk. Ir viegli ievērot cilvēkus ar ietekmi, tiem, kuriem ir daudz kas. Un ir daudz grūtāk ievērot tos, kam nav. Bet skatoties Jēzus dzīvi, viņš daudzkārt gāja pie tiem. Un tas, man liekas, ir tas, ar ko Jēkabs grib mums atstāt, lasot šos 13 pantus. Neskatīsimies uz cilvēka ārieni. To ir tik ļoti viegli darīt. Es redzu Danielu, es redzu, kas viņam ir apkārt, es redzu, kas viņam ir, kas viņam nav. Bet, kad es ielūkojos viņa sirdī, kad es redzu visas tās lietas, es varu ieraudzīt gan to skaisto, gan arī to neglīto. Un, kad es ieraugu to neglīto, man nevis ir jārunā ar viņu caur puķītēm, ka tur nekā nav, ka viss ir kārtībā, vai arī man nav jāpasaka viņam viss dusmās, kas man par viņu nepatīk, bet es varu viņam mīlestībā patiesi pateikt, kas ir lietas, pie kurām varbūt viņam ir jāstrādā, kas viņam nepadodas, jo, ja es neskatos, neielūkojos cilvēkā, tad es to izdarīt nevaru.